Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, ļoti cienījamā ministrs prezidents kundze, ļoti cienījamā Satversmes tiesas priekšsēdētājas kundze, godātie prezidenti, godātie 4. māja deklarācijas kluba dalībnieki, dāmas un kungi. Zemgales līdzenums, Franču grupa, pilis un mūžas, heraldika, glezniecība, zudušā skaistuma meklētājs un atjaunotājs, Dorotejas apburtais, aizrautība, intelekts, vieglums un avangards. Tie ir vārdi, kas nāk prātā runājot par šī gada valstiskuma balvas saņēmēju. Un kurš gan cits tas būtu, ja ne Imants Lansmanis. Valstiskuma balva. Es gan domāju, ka mums visiem būs vēl iespēja godināt Lansmaņu kungu, tad, kad viņš saņems balvu. Valstiskuma balva ik gadus tiek pasniegta cilvēkam, kurš ap sevi ir spējis pulcināt un noturēt cilvēkus, kas gatavi iet uz mērķi. Uz mērķi, kas sākotnēji var šķist mazliet nereāls, pat fantastisks. Šī gada valstiskuma balvas saņēmējs ir izņēmums. Jo viņš ap sevi ir spējis pulcēt cilvēkus nevis mazliet neprātīga, bet patiesību sakot, tajā brīdī daudziem likās absolūti nereāla mērķa vārdā. Lansmaņa kungs vienmēr ir spējis saskatīt mērogu. Un arī to, kas ir aiz horizonta. Un pacelties tam pāri. Viņš ir spējis saredzēt kontekstus. Spējis saskatīt bieži vien mūsu pašu mājās līdz galam nenovērtētus kultūras mantojuma dārgumus. Eiropas un pasaules mēroga kultūras mantojuma pērles. Pārlaicīgas vērtības. Viņa dzīves un profesionālā kaislība, un es uzdrošinos teikt, arī nolemtība savā ziņā, ir saistīta ar divu šo Latvijas dārgumu, divu mūsu valstī nozīmīgu celtņu, Rundāles un Rīgas pils likteņiem. Esmu pārliecināts, ka par pirmo, par Rundāles pili, mēs šodien daudz dzirdēsim. Taču ne mazāk nozīmīgu darbu un pūles šī gada valstiskuma balvas saņēmējs ir veltījis arī vienam no Latvijas valstiskuma simboliem – Rīgas pilī. Rīgas pils atjaunošanai. Katra Rīgas pils telpa, katra Rīgas pilī redzamā glezna un interjera priekšmets nav nejaušība. Tā ir Lansmaņa kunga prasmīgi vadīt un iekārtot likumsakarību. Tādēļ pirmkārt es vēlos teikt lielu paldies Lansmaņa kungam par padarīto Rīgas pilī, par prasmi saredzēt vēsturisko mērogu, kas ir salāgots ar šodienas pasauli. Paldies jums par to. Dāmas un kungi, 20. gadsimta 60. gadu sākumā, kad Latvija slīga dziļā padomijas tumsā, Lansmaņa kungs praktiski sabrukušā Rundāles pilī ieraudzīja to, kas Rundāles pils patiesi ir. Greznu un mājīgu Eiropas līmeņa arhitektūras pieminekli. Pieminekli, kur abrīno viesi no tuvām un tālām zemēm. Pili, kurā notiek izsmalcinātas balles, iespaidīgi koncerti un tiek filmētas filmas. Rundāles pili, kuras dārzos var norēpt no ziedu smaržām. Tolaik vietējie cilvēki, pavisam praktiski ļaudis, lauku ļaudis būdami, te ieradušos mākslinieku un restaurātu pulciņu uzskatīja par trakiem pilsētniekiem. Kā jau parasti par pilsētniekiem laukos domā. Par pilsētniekiem, kas noteikti drīz vien aizbrauks uz savu Rīgu, bet tā nenotika. Jo Imants Lansmanis stingri nolēma, ka Rundāles pilī atkal ir jābūt pilī. Un ļoti labi apzinājās, ka tas ir gandrīz nereāli, bet gandrīz neskaitās. Jau bērnībā māksla un kultūra viņu interesēja vairāk nekā pienāktos mazam puišalim. Liela loma viņa izaugsmē bija Mākslas akadēmijas Franču grupai. Bruno Vasiljevskim, Mājai Tabakai, Jānim Krievam,
Jurim Pudānam un, protams, Ievai Šmitei, kas vēlāk kļuva par Imanta Lansmaņa sievu, kolēģi, atbalsta plecu un uzticamības personu. Šī mākslinieka grupa viens otrā ieraudzīja labāko un skaistāko, un viņi visi kopā noticēja, ka skaistumam ir nozīme. Godātais Lansmaņa kungs, jūs savulaik teicāt, ka jums ir alerģija no atcerēšanās. Toties mums nav. Tādēļ mēs atceramies, ka Rīgas pili un Rundāls pili mums ir dāvājusi jūsu apņēmība. Jūsu spēja pulcēt zinošus un aizrautīgus cilvēkus, un jūsu patiesā mīlestība pret skaisto. Jūs esat izredzēts, bet jūs esat pieticīgs. Bet šī izredzētība neslēpjas tikai jūsos. Šī izredzētība ir gājusi kopā arī ar jūsu dzīvesbiedri, ar jūsu sievu Ievu Lansmani. Vēlāk Rundāls domas un gribas aparātām pievienojās arī jūsu mātes Lauma Lansmani. Un tad katrai problēmai radās risinājums. Katrai detaļai savs cilvēks. Varbūt tā bija nejaušība, ka īstie cilvēki nonāca Rundāls pilī īstajā laikā. Bet es drīzāk ticētu tam, ka jūs spējāt šos cilvēkus ieraudzīt un pārliecināt par savu tā laika nereālo mērķi. Šī gada valstiskuma balva ir arī balva visiem tiem cilvēkiem, kas ir bijuši klāt īstajā brīdī, īstajā vietā, Rundālē. Un nav gājuši prom tad, kad kļuvis grūtāk. Taču Imantam Lansmanim tās nav tikai pilis Rīgā un Rundālē. Tā ir arī dziļa erudīcija mākslas un heraldikas jomā. Tas ir gleznotāja talants un domātāja dziļums. Lansmaņa kungs, jūs reiz arī teicāt, ka pilis un baznīcas nav tikai ēkas. Tās ir garīguma čaulas, kurās mīt skaistums un gudrība. Un pils ir arī sapņu čaula. Mums visiem es novēlu iemācīties savas sapņu pils pārvērst īstenībā. Gluži tā, kā tas sanāca Imantam Lansmanim. Paldies par paveikto. Augsti godātais valsts prezidenta kungs, cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienījamā ministra prezidents kundze, ekscelences, dāmas un kungi. Kā valstiskuma ideja iemiesojas konkrētā personībā? Man ir gods šo uzrunu veltīt cilvēkam, kurš ir skolotājs ar lielo burtu, Imantam Lansmanim. Skolotājam, kurš ar savu dzīves piemēru aicina izzināt, būt vērīgam un vērtējošam. Un šajā ceļā uz dziļāku sapratni par sevi, sabiedrību un valsti vienmēr neaizmirst. Sirdsapziņai allaži jābūt klātesošai. Imants Lansmanis ir valstiskuma skolotājs, kurš apliecina valsts sākas tur, kur cilvēks jūtas atbildīgs par savu kultūru. Imants Lansmanis mums rāda, ka valstiskums nav tikai vara un formāla struktūra. Tā ir dzīva vērtību sistēma, kas rodas cilvēkos, kuri domā plaši un ilgtermiņā. Rundāls pils atjaunošana nav vienkārši praktisks sasniegums. Imanta Lansmaņa un viņa līdzcilvēku veiktais ir daudz kas vairāk. Tas ir vēstījums par uzņēmību un nākotnes vīziju. Un vēl, tā ir kultūras mantojuma jauda pret šodien izplatīto noplicinājumu epidēmiju. Ja lietojam epitetu, māksliniecisko apzīmējumu, nacionālās identitātes audums, tad Imanta Lansmaņa veikums, viņa personība šodien un ik brīdi mums atgādina, ka šis mūsu kultūras audums austs ne tikai ar viena etnosa atspoli, bet tajā klātesoši
ir Eiropas lielkultūru graudi un valki. Savukārt savā gleznotāja stājā un valodā, kur ik detaļa ir tik precīza kā zīme nošu rakstā, un mītiskie vai reliģiskie personāži šķiet fiziski klātesoši, Imants Lansmans atsaucas uz providenci. Kas tā ir? Kad nonākam līdz šim jautājumam, mūsos dzimst mūsums. Šodiena prasa nogaidīt, bet no otras puses arī tūlītēju sapratni, ātras atbildes un darbošanos. Par jums, skolotāji, izrunāt līdz galam viss nav iespējams. Protams, jūsu klātbūtne kultūrā mērāma paveiktajos darbos, atjaunotajās zālēs, saglābtajos dievnam rekvizītos, uzgleznotajos un vēl gleznojamos audeklos, uzrakstītajās un vēl rakstāmajās grāmatās. Taču, manuprāt, vissvarīgākā ir jūsu aktīvā klātbūšana domāšanā. Kādas vērtības mēs izkopjam sevī un kādas mūsu kultūrā? Vai skaistajam un patiesajam ir vieta mūsu valstiskumā? Atbildes netiek uzspiestas, tiek piedāvāta telpa domāšanai, domai, kurā drīkst būt mulsums, neziņa un arī klusums. Varbūt tieši tas ir Imanta Lansmaņa uzdevums – atgādināt mums, ka kultūra ir ne tikai mantojums un tradīcija. Kultūra ir pašcieņa, profesionālisms, intelekts un vizionārisms. Tā ir drosme domāt, šaubīties un arī runāt par to. Ne tikai saprast, arī just un cienīt. Vai mēs to vēl spējam? Godātais valsts prezidenta kungs, ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, ļoti cienījamā ministru prezidenta kundze, ļoti cienījamā 4. maija deklarācijas kluba locekļi un augstgodājumie eksprezidenti un arī ļoti cienījamie iepriekšējie valstiskuma balvas laureāti. Dāmas un kungi, un pateicības pilns stāvot šeit jūs priekšā, es apzinos, cik nozīmīga ir šī balva, cik simboliska, ko nu pat es esmu saņēmis. Un, protams, ka man sev jājautā ir, par ko, vai es esmu izdarījis visu, ko varēju, vai es neesmu izdarījis to, kas bija iespējams. Bet var teikt, man šajā dzīvē ir laimējies, jo man bijis ļauts ir visu mūžu darīt to vairāk kā pusgadsimtu, to, kas man bija dārgs, kas mani aizrāva, iedvesmoja, kas piepildīja dzīvi ar nemitīgu iedvesmu un milzu gandarījumu par to, kas tika paveikts. Un Rundāles pils bija tā mana gaismas pils, kurai bija jāceļās augšā. Un providence deva to iespēju. Esmu laimīgs, ka man iznāca būt kā tāda liela orķestra diriģentam, kur izpildītāji mainījās, bet beigās viss šis skaņdarbs nonāca līdz brīnišķīgam noslēgumam, līdz lielam fināle grande. Bet paralēli bija arī otra pusgadsimta periods manā dzīvē, kas savijās ar pirmo un atgādinot vienu lietu, ka latviešu tautas mantojums ir bagāts, viņš ir daudzveidīgs, bet ka tā ietilpst arī lietas, kas nav tieši latvisks. Ka mūsu dzimtenē daudz ko devuši cilvēki, kuri nerunāja latviešu valodā. Un Rundāles pils nav vienīgais brīnums, kas mūs iepriecē. Un šeit blakām ir daudz, kā šeit pat netālu ir bijušais Vidzemes bruņniecības nams, ko mēs šeit pazīstam kā mūsu mīļo Saimu. Un mēs šeit sēžam
Rīgas pilī Livonijas ordeņu mestru, Polijas un Zviedrijas karaļu, vietu valžu un Krievijas ģenerālgubernatoru rezidencē, kas tagad ir kļuvusi par Latvijas ēku numur 1. Un es varu ar prieku atcerēties to, ka Rīgas pila man arī saista daudz kas, sākot jau ar 1995. gadu, kad pusgadu laikā bija šajā ēkā jāizdzēš Pionieru pils aura, un lielā mērā pateicoties Latvijas muzeju ziedojumiem, bija jāiedzīvina kaut kāda eiropeisks pils sajūta, kas, zinām, mērā izdevās. Un otrais, kā pēc nelaimīgā 2013. gada ugunsgrēka, man nācās 2 gadus vadīt Rīgas pils atjaunošanas padomu. Tāpēc arī šeit šī ēka man ir milzīgs gandarījums un kaut kādā mērā stāv blakus Rundāles pilī. Bet Rundāles pils muzejam jau pašā darbošanās sākumā, jau 1964. gadā pienāca klāt vēl viena misija, it kā negaidīta, bet arī savējās ar visu iepriekšējo. Jo tas bija brīdi pēc tam, kad sākās baznīcu, Latvijas baznīcu, ja tā var teikt, piežmiekšana, ka sākās cīņa pret reliģiju, un kad jau 64. gadā mēs ieraudzījām, ka daudzas baznīcas ēkas stāv tukšas ar vaļajām durvīm. Un tā izrādījās, ka mūsu mazais muzejiņš bija tā vienīgā vieta, kur varēja paglābties tas, kas bija apdraudēts. Baznīca, altāra, kanceles, skulptūras, gleznas, sudrabs, tas viss nāca uz to brīdi vēl tukšo Rundāles pili. Un pēc tam, pēc neatkarības atgūšanas, lielā mērā tur ir atgriezās savās mājas vietās, to skaita arī slavenais Lestens kokgriezuma ansamblis. Bet klāt pienāca arī vērtības pamestajās muižu ēkās. Tur daudz, kas gāja bojā mūsu acu priekšā, un arī tas paglābās Rundāles pilī. Bet līdz ar to paralēli tam visam nāca vēl viena atziņa, arī zinām mērā nepieciešamība cilvēkiem teikt to, mēģināt kaut kādā mērā saprast to, ka mūsu kultūras mantojums patiešām ir ļoti bagātīgs un arī ļoti pretrunīgs, ka viņai ir lietas, ko kādreiz latvieši uzskatīja ar naidu, un tikai pakāpeniski saprat, ka tā arī daļa no mūsu ļoti bagātā mantojuma. Un līdz saprast arī to, ka ne tikai cilvēks, kas runā latviski, var darīt kaut ko labu, ka šeit arī citautieši, kur bieži varbūt nerunāja latviski, bet kur nāca ar savu pienesumu, kur iemīlēja šo zemi un kaut kādā mērā, ja tā varētu teikt, slīpēja latviešu eiropeiskumu. Jā, un pa visu šīm nodarbībām es vēl brīnos, jā, kā nu pat arī teicu, ka man bija iespējams uzrakstīt kādas grāmatas, ka man bija iespējams uzlaznot kādas gleznas. Jā, ļoti skaisti. Bet jāatcerās ir tas, ka pusgadsimts no šīs dzīves, par ko es runāju, kā par tādu radošu un impulsīvu darbību, taču būtībā mana dzīve pagāja pavisam smagā režīmā. Pagāja okupācijas jūgā, bet es jau kā bērns sapratu, ka mūs ietver ļauna, naidīga vara. Bet es vienlaicīgi biju laimīgs, kad apkārt es redzēju tikai tā domājuši cilvēks. Es nevienu pārliecinātu komunistu nebija sastaps līdz 80. gadu beigām. Tā bija cita paralēla vide, cita paralēls kanāls, ja, kurā varētu dzīvoties viss tas, kas mums bija dārgs. Un piedāvām arī, kas interesanti ir, ka šī iekšējā imunitāte pret režīmu, viņa it kā bija, viņa bija pasīva. Un tajā pašā laikā tieši kultūras vidē šie ierobežojumi, šie aizliegumi, viņi izraisīja kaut kādu varonīgu spēju pretoties tam visam. Tas pārvērtās par sportu, apspēlēt šos te aizliedzējus. Un, kā mēs zinām, radās ļoti daudz, kas ārkārtīgi vērtīgs un nozīmīgs. Jo tur jau tas ir, ka apspiešana tajā pašā laikā izraisa pretreakciju, vēlēšanās izdarīt tieši otrādi. Un latviešiem tas ir ļoti izteikts. Jā, pretdošanās bija it kā pasīva, jā, un tikai tautas varonis Gunārs Astra varēja atklāt pateikt to, to domāju visi, bez izņēmuma visi, jā, ka es zinu, ka šis režīms pazudīs
kā ļauns sapnis. Ja? Un viņš pazuda. Un nāca valstiskums. Šis brīnišķīgais vārds, kas būtu vienmēr jāraksta ar lielo burtu, piepildījās mūsu visu un mana mūža lielais sapnis. Jā, ir pagājuši vairāk kā 30 gadi kopš šī brīnumainā brīža. Jā, kas atnes ne tikai brīvību, jā, mēs zinām, atnes arī daudz grūtības, bet atcerēsimies vienu, šis grūtības nav tikai mūsu vaina. Tam pamatā ir tas, ka mēs bijām visus šos 50 okupācijas gadus atrauti no normālas aprits Eiropā. Mēs bijām jūgā. Un, diemžēl, šis jūgs arī izraisīja daudzos cilvēkos arī kaut ko negatīvu, kaut ko iedragāja. Un es uzskatu, ka katrs okupācijas gads būs jāizpērk ar vienu atveseļošanās gadu. Tas ir neglābjami. Bet arī tas vienlaiks ir izaicinājums. Un es vienmēr domāju, ka ir labi, ja šie izaicinājumi ir. Tā ir dialektiskā cīņa. Jo cīņa pirmkārt katram ar sevi, pārvarot to, kas katram cilvēkam ir iekšā. Cīņa ar kaut kādu garlaicību, vienaldzību, slinkumu, visu ko pārējo. Un ka tieši tad, kad nāk izaicinājums, kad ir grūti, tad tieši šī cīņa ar ārējām grūtībām vienmēr izraisa apslēptās rezerves. Es gribēju teikt, ka latviešu gars nekad nav pacēlējis tik augstu, kā tajos brīžos, ka viņam ir grūti, kad viņi apspiež, kad ir kāds svešs svars. Tad parādās latviešu dvēseles cildenums un spēja pretoties un izdarīt īsts brīnums. Tas ir mērā kā tāds sports, jā, kur ir gandarījums par to, ka cilvēks ir sev pārvarējis un izdarījis vairāk un labāk nekā var. Es domāju, ka arī skaisti, ja katrs cilvēks uzskatītu, ka viņa dzīves uzdevums ir būt perfektam katram savā lomā. Neatkarīgi no tā, kādā viņš ir pozīcijā un kādas ir viņa reālās iespējas. Jā, šobrīd atkal ir pacēlies senais apdraudējums, kurš, mēs kā zinām, vienmēr nāk no vienas puses. Bet arī to es uzskatu ir jāuztver kā pārbaudījumu, kā atkal viens sasprindzinājumi, ka ir tam jāatbild pretī ar savu iekšējo savākšanos, ar vēl lielāku darbu un ar gatavību pieņemt jebkuru izaicinājumu. Es esmu pārliecināts, ka 1940. gada 17. jūnijas šī viena no latviešu tautas vēstures vismelnākajām dienām nekad vairs neatkārtosimies. Mēs esam daudz ko mācījušies, un arī tas, kas notiek apkārt, rāda, ka mēs esam spējīgi sasprindзināties, ka mēs varam uzupurēt daudz ko no mūsu ikdienas labklājības un šī pierastā komforta, lai vienmēr būtu gatavi tam izaicinājumam, kas var nākt no malas. Un es esmu pārliecināts, ka pat ja viņš nāktu šajā X stundā, latviešu tauta tā kā nekad būs spējīga tam pretoties. Jā, un es domāju, ka katram ir jājūt sevī, ka katrs, lai ir dzīvo tā doma, ka viņš ir valstiskuma domas, valstiskuma balvas cienīgs. Vismaz savās domās, vismaz sevī. Paldies!